Iepriekšējā nodarbībā mēs aplūkojam elementu virknes slēgumu, 3 elementi saslēgti virkne un sastādījam noslēgtajam konturam vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Sastādījam šo vienādojumu. Šo otras kārtas diferenciālu vienādojumu mums nepieciešami atrisināt attiecībā pret mainīgo parametru UC. Mēs secinājām, ka atrisinot diferenciālu vienādojumu, mēs rezultējušo funkciju meklējam, kā homogēna un partikulāra vienādojuma atrisinājumu summu. Laikam pieaugot, homogēna vienādojuma atrisinājums tiecas nulli un mūsu spriegums UC meklējamais parametrs vienāds ar partikulāro atrisinājumu. Partikulāro atrisinājumu mums nosaka enerģijas avots, kas ir ieslēgts schēma. Šeit bija parādīts, ka dažādu enerģijas avotu gadījumus mēs varam noteikt partikulāro atrisinājumu. Ja līdzsprieguma gadījumā meklējamais parametrs ir līdzstrāvas vērtība. Sinusoidāla sprieguma avota tie ir sinusoidāla vērtība. Ja barošanas avots satur harmonikas, vairākas harmonikas, tad arī meklējamais parametrs ir harmoniskā funkcija ar dažādām harmonikām. Tad mēs redzam, ka nepieciešami atrisināt šo diferenciālu vienādojumu. Bet prakse sinusoidālu strāvu aprēķinam Kirhofa likumus momentānajām vērtībām tomēr nelieto, jo ir izstrādātas efektīvākas metodes, kuru mēs parādīsim dotajā nodarbībā. Tad jebkuru sinusoidālo funkciju var attēlot ar kompleksiem skaitļiem. Mēs izmantojam komplekso skaitļu metodi. Kompleksais skaitlis ir funkcija kompleksajā plakne. Kompleksajā plakne ir reālais un imaginārais as. Pie tam reāla as pozitīvais virziens dots pozitīvais virziens, negatīvais virziens. Imaginārajam asam ir dots pozitīvais virziens un negatīvais virziens. Kompleksais skaitlis ir vektors kompleksajā plakne. Komplekso funkciju raksturo algebriskā forma un eksponenciālā forma. Algebriskā forma satur 2 komponentes. Pirmā komponente, ja pirmais loceklis, ir vektora projekcija uz reālo asi. Tie ir reālā daļa no kompleksa skaitļa. Otrais loceklis ir vektora galapunkta projekcija uz imagināro asi. Un tie ir imaginārā daļa no kompleksa skaitļa. Tā, te bija algebriskā forma. Eksponenciālā forma, otrā forma. Otru formu mēs varam iegūst, izmantojot algebrisko formu. Z te ir kompleksa skaitļa modulis, jeb vektora garums. Šeit ir parādīts vektora garums, jeb hipotenūza. Mūsu 2 projekcijas veido taisnleņķa 3 stūri. Tad ir viens katets, otrais katets un hipotenūza. Tad modulis ir vektora garums, jeb hipotenūza. Un leņķis φ ir nobīdes leņķis, kuru mēs atskaitām no reāla asi pozitīvā virziena. No pozitīvā virziena parādīts arī to svītriņu, kā mēs atskaitām šo leņķi φ. Tad mēs varam pāriet no vienas formas, no algebriskas formas uz eksponenciālo formu. Ja mums dota algebriskā forma projekcija uz reālo un imagināro asi, tad reālais as, reāla daļa ir izmantojot taisnleņķa 3 stūri, varam izmantot kosinus funkciju, hipotenūzu reizinām ar kosinusu φ. Imaginārā daļa, ja projekcija uz imagināro asi, ir hipotenūza reizināta ar sinus φ. Un parādīsim pārējais. Tad mums nepieciešami gan labo, gan kreiso pusi no
tas formas ievadīt kvadrātu. Faktiski mēs meklējam hipotenūzu. Hipotenūza kvadrāta ir kateta kvadrāta plus otrais kateta kvadrāta pēc Pitagora teorēmas. Tad modulis, kompleksa skaitļa modulis ir kvadrāta sakne no reālas daļas kvadrāta un imaginārās daļas kvadrāta. Šeit mēs uzrakstījām Pitagora teorēmu. Nobīdes leņķi fi. Nobīdes leņķi fi mēs meklējam, ja mums zināma reālā daļa un imaginārā daļa. Tad mums nepieciešami leņķi fi noteikti izmantojot reālo un imagināro daļu. Abu kateta garumi mums ir zināmi. Tad mums nepieciešami pēc tangens funkcijas šo imagināro daļu, šo katetu dalīt ar reālo daļu. Šeit mums parādās vēl viens loceklis, pi reiz n. N ir veselais skaitlis, 0 vai 1. Ir atkarīgs no tā, šis loceklis ir atkarīgs no tā, kurā kvadranta atrodas mūsu vektors. Ja vektors atrodas pirmā kvadranta un ceturtā kvadranta, šis koeficients n ir vienāds ar 0. Tad šis loceklis būs vienāds ar 0. Koeficients n vienāds ar 1, ja vektors atrodas otrā vai trešā kvadranta. Tad mums nepieciešami pieskaitīt pi reizināts ar n. Tad viss ir atkarīgs no tā, leņķis ir atkarīgs no tā, kurā kvadranta atrodas mūsu vektors. Pirmais piemērs. Reālā daļa, zināmā reālā daļa no kompleksa skaitļa ir 1. Šo reālo daļu mēs atlikam pēc reālā asi. Imaginārā daļa ir 2. Tad šo daļu mēs atlikam pēc imaginārā asi. Un meklējam, rakstam kompleksa skaitļa algebrisko formu. Reālā daļa plus j imaginārā daļa. 1 plus j2. Mēs uzrakstījām algebrisko formu. Tagad nepieciešami pāriet no algebriskas formas uz eksponenciālo. Meklējam hipotenūzu jeb vektora garumu. Pēc Pitagora teorēmas reālā daļa kvadrāta plus imaginārā daļa kvadrāta zem kvadrāta sakne. Tad mēs iegūstam šo hipotenūzu jeb vektora garumu. Leņķis. Mūsu vektors atrodas pirmā kvadranta. Tad leņķis fi vienāds. Taču nav pierakstīts. Atvainojiet. Leņķis fi. Šeit nav rakstīts, te ir leņķis fi, kas dots zīmējumā. Arktangens imagināro daļu dalam ar reālo daļu. Arktangens 2 dalīt ar 1. Tad ir 63 grādi. Pārbaudīsim, kurā kvadranta atrodas mūsu vektors. Vektors atrodas pirmā kvadranta. Reālā daļa ir pozitīvais skaitlis. Tad mums nav vajadzīgi pieskaitīt šo locekli, jo vektors atrodas pirmā kvadranta. Mēs iegūstam leņķi fi. Mēs redzam, ka pēc zīmējuma leņķis ir mazāks par 90 grādiem un leņķis ir pozitīvs. Leņķi varam noteikt arī radiānos. Nākošais piemērs. Dota kompleksa skaitļa reālā daļa -1 un dota kompleksa skaitļa imaginārā daļa -2. Tad, ko mēs redzam? Mūsu vektors atrodas trešā kvadranta. Mēs atzīmējam reālo imagināro daļu un novelkam vektoru. Uzrakstīsim kompleksa skaitļa algebrisko formu. -1 reālā daļa, -j2 imaginārā daļa. Kompleksa skaitļa algebriskā forma. Tālāk meklēsim eksponenciālo formu. Mums nepieciešami noteikt kompleksa skaitļa moduli.
kompleksa skaitļa modulis Z. Pēc Pitagora teoremas meklējam hipotenūzu, taisna leņķa 3 stūra hipotenūzu 2,24. Tālāk leņķis fi. Leņķis fi. Ievietojam skaitliskas vērtības. Imagināro daļu dalam ar reālo daļu. Leņķis 63 grādi. Tad mums nepieciešami pārbaudīt. Mēs varam ticēt kalkulātoram vai nevaram. Mēs iegūstam īsto leņķi vai ne. Leņķi fi mēs atskaitam no reāla asi līdz vektoram. Tad nobīdes leņķis fi ir šis leņķis. Te ir leņķis fi. Tad, ko mēs redzam? Leņķis fi ir negatīvs, un leņķis fi ir lielāks par 90 grādiem. Tā, tad mūsu reāla kompleksa skaitļa reālā daļa ir negatīva -1, tad mūsu koeficients n vienāds ar 1. Tad mums nepieciešami pieskaitīt 180 grādi. Šis leņķis vienāds 243. Tad kalkulātors, tad šis leņķis fi ir leņķis, kuru mēs atskaitījām no reāla asi līdz vektoram. Bet mēs varam izmantot leņķi, kas ir mazāk par 180 grādiem. Mēs varam no 180 grādiem atņemt vai no šī leņķa atņemt vai no šī leņķa 243 grādi atņemt 360 grādi. Un mēs iegūstam mīnus 117 grādi. Mīnus 117 grādi ir šis sarkanais leņķis fi, kas ir dots diagrāmu. Vot šeit mīnus 117 grādi. Vot šis leņķis fi. Tad leņķi fi mēs atskaitām no reālā asi līdz vektoram. Mēs varam iet pa īsāko ceļu, varam izmantot leņķi, kas ir lielāks par 180 grādiem. Gan pirmā, gan otrā gadījumā rezultāts ir viens un tāds pats. Leņķis 63 grādi ir nepareiza atbilde. Tad mums pārējot no algebriskas formas uz eksponenciālo, mums nepieciešami pārbaudīt, kurā kvadranta atrodas vektors. Un vajag pieskaitīt 180 grādi vai nevajag. Tālāk darbības ar kompleksiem skaitļiem. Doti divi kompleksie skaitļi Z1 un Z2. Dota eksponenciālā forma. Sareizinām divus kompleksos skaitļus. Reizināšanai ērtāk izmantot eksponenciālo formu. Tātad sareizinām divus kompleksos skaitļus. Ja nepieciešami sareizināt skaitļus, mēs savā starpā reizinām moduļus. Moduļu reizināšana dod kompleksa skaitļa moduli Z3. Un sākuma fāzes Φ1 un Φ2 nepieciešami saskaitīt. Tad, ja mums nepieciešami reizināt divus kompleksus skaitļus, savā starpā nepieciešami sareizināt moduļus un sākuma fāzes saskaitīt. Un rezultātu mēs ierakstam šeit. Mēs sareizinām moduļus, iegūstam kompleksa skaitļa Z3 moduli un saskaitot fāzes mēs iegūstam Φ3 kompleksa skaitļa argumentu. Otrais piemērs. Mums nepieciešami dalīt divus kompleksus skaitļus. Dalam divus kompleksus skaitļus. Uzrakstīsim eksponenciālo formu pirmajam un otrajam skaitlim. Lai sadalītu, mums nepieciešami moduļus savā starpā sadalīt, bet un iegūstam šo jaunā rezultējušā kompleksa skaitļa moduli. Un sākuma fāzes mums nepieciešami atņemt. No skaitītāja sākuma fāze mēs atņēmam saucēja sākuma fāze. Atņēmam sākuma fāze,
un ierakstam šeit rezultātu. Mēs iegūstam kompleksu skaitļu, kuram ir modulis un sākuma fāze. Ja nepieciešami kompleksu skaitļu saskaitīt vai atņemt, ērtāk izmantot algebrisko formu. Tad mums nepieciešami pāriet pirmajam kompleksajam skaitļiem, uzrakstīt reālo un imagināro daļu, tad būs pirmā reālā daļa no pirmā skaitļa un imaginārā daļa no pirmā skaitļa. Un otro kompleksu skaitļu uzrakstīt algebriskā forma reālā daļa no skaitļa Z2 plus J, imaginārā daļa no kompleksa skaitļa Z2. Un tagad šeit mēs saskaitam divas algebriskas formas. Lai iegūtu rezultātu Z5, mums nepieciešami pirmā un otrā kompleksa skaitļa reālas daļas saskaitīt, iegūstam šo reālo daļu, un atsevišķi saskaitīt imagināras daļas. Saskaitam imagināras daļas un rakstam imagināro daļu. Mēs iegūstam algebrisko formu. Un tagad pēdējais piemērs – atņemšana. Divi kompleksi skaitļi un nepieciešami atņemt. Princips ir tāds pats. No reālas daļas, pirmā skaitļa reālas daļa, mēs atņemam otrā kompleksa skaitļa reālo daļu un iegūstam rezultējušas funkcijas reālu daļu. Un pēc tam no imagināras formas izmantojam imagināro daļu. Pirmā kompleksa skaitļa imagināro daļu atņemam otrā kompleksa skaitļa imagināro daļu un iegūstam rezultējušas funkcijas imagināro daļu. Te ir darbības ar kompleksiem skaitļiem. Tad redzams, ka reizināšanai un dalīšanai ērtāk izmantot eksponenciālo formu. Saskaitīšanai un atņemšanai ērtāk izmantot algebrisko formu. Vēl viena darbības ar kompleksiem skaitļiem. Ja kompleksais skaitlis satur tikai reālo vai tikai imagināro daļu, parādīsim, kā šo komplekso skaitļu atliek kompleksēja plakne. Pirmais piemērs. Kompleksais skaitlis ir 1. Tas nozīmē, ka imaginārā daļa vienāda 0. Parādīsim šo komplekso skaitļu kompleksēja plakne. Pirmais piemērs. Mūsu kompleksā plakne reālais imaginārais asi, kompleksā plakne pozitīvais, reālā asi pozitīvais negatīvais virziens un imaginārā asi pozitīvais un negatīvais virziens. Atlikam kompleksa skaitļa reālo daļu 1. Imaginārā daļa vienāda 0. Tātad vektora modulis, jeb vektora gārums ir vienāds ar reālo daļu, vienāds ar 1. Nobīde, vektoras nobīde no reāla asi vienādā ar 0. Tad mēs uzrakstījam eksponenciālo formu. Modulis un nobīdes leņķis no reāla asi, kas ir vienāds ar 0. Otrais piemērs. Kompleksais skaitlis Z satur tikai reālo daļu, un pēc tam pie tam reālā daļa ir negatīva, -1. Tad uzrakstīsim algebrisko formu. Reālā daļa -1, imaginārā daļa 0. Parādīsim šo komplekso skaitļu kompleksēja plakne. Otrais piemērs. Reālā daļa -1, imaginārā daļa vienāda 0. Tātad zīmējam vektoru no koordinātu sākuma punkta līdz koordinātei, iegūtai koordinātei. Tātad mēs iegūstam vektoru. Vektora gārums ir 1. Tad rakstam vektora gārumu 1. Nobīdes leņķis no reāla asi. Leņķi mēs atskaitām reāla asi pozitīvā virziena līdz vektoram. Šis leņķis vienāds 180 grādi. Mēs varam iet caur pirmo un otro kvadrantu līdz vektoram, tad leņķis būs 180 grādi. Mēs varam iet izmantojot trešo un ceturto kvadrantu.
Tātad leņķis φ vienāds minus 180 grādi. Tad mēs varam uzrakstīt eksponenciālo formu. Vektora garums ir 1 un sakuma fāze 180 grādi vai minus 180 grādi. Kļūdas nav, tie ir 1 un tas pats leņķis. Trešais piemērs. Kompleksais skaitlis satur tikai imagināro daļu, J. Tātad uzrakstīsim algebrisko formu. Reālā daļa vienāda 0, imaginārā daļa J1. Nu, kā parasti tu šeit vieninieku neraksta. Viennieks. Tātad mums nepieciešami attēlot šo vektoru kompleksajā plakne. Reālā daļa ir 0, mēs izmantojam trešo piemēru. Reālā daļa ir 0, imaginārā daļa plus J1. Imagināra as pozitīvais virziens vērsts uz augšu, tad 1 ir pēc vertikālā asi pozitīvā virziena. Zīmējam vektoru. Kompleksais skaitlis ir vektors kompleksajā plakne. Tad mēs atzīmējam vektoru un uzrakstīsim eksponenciālo formu. Vektora garums ir 1 un nobīde no reāla asi līdz vektoram ir 90 grādi. Mēs uzrakstījām šeit nobīde 90 grādi. Algebriskā forma reālo daļu nesatur, satur tikai imagināro daļu, tad nobīde plus 90 grādi. Plus J ir algebriskā forma, plus J ir eksponenciālā forma. Un pēdējais, 4. piemērs. Dota kompleksa skaitļa imaginārā daļa un pie tam negatīva. Minus J vai minus J1. Algebriskā daļa, algebriskās formas reālā daļa vienāda ar 0, imaginārā daļa minus J1. Tad parādīsim šo vektora galapunktu mūsu koordinātu plakne. Reālais imaginārais as, reālā daļa vienāda 0, imaginārā daļa minus 1. Atzīmējam minus 1 un uzzīmējam vektoru. Vektors iet no plaknes, kompleksas plaknes sākuma punkta līdz koordināti. Tad vektora garums ir 1. Nobīdes leņķis no reāla asi līdz vektoram. Minus 90 grādi. Minus 90 grādi. Mēs varam izmantot nobīdes leņķi un šito te. Tad šīs leņķis būs vienāds 270 grādi. Un tad šo pēdējo piemēru mēs varam uzrakstīt EPKPJ 270 grādi. Te ir viens un tāds pats rezultāts, un te ir kļūdas nav, jo vektora vieta kompleksajā plakne neizmainījies. Tātad ērtāk izmantot leņķi, kas ir mazāks par 90 grādi. Un ievērojam, ka pirmā un otrā kvadranta leņķis ir pozitīvs, trešā un ceturtā kvadranta leņķis ir negatīvs. Tālāk iet vēl viena darbība ar kompleksajiem skaitļiem. Reizināšana. Reizināšana ar reālo vai imagināro daļu. Mums dots kompleksais skaitlis A, kompleksa skaitļa modulis un arguments. J mēs uzrakstījām iepriekšējā uzdevuma, ka J ir eksponenciālā forma 1e pakāpe 90 grādi. Tad mums nepieciešami mūsu komplekso skaitļu A reizināt ar J. Tad ko mēs darīsim? Mēs reizināsim moduļus. A moduļu reizinām ar 1. Vieninieku A reizinām ar 1, ka parasti vieninieku neraksta. Un iegūstam kompleksa skaitļa moduli. Ja mēs reizinām, mēs saskaitam sākuma fāzes. Saskaitam sākuma fāzes un rakstam sākuma fāzes. Galvenais pareizi attēlot šo reizinātāju eksponenciālā forma, jo šeit mums ir dota kompleksa skaitļa algebriskā forma.
j minus j1. Te ir kompleksa skaitļa algebriskā forma. Otrais piemērs. Kompleksu skaitļu A mēs reizinām ar minus j. No iepriekšējā slaida bija redzams, ka minus j ir 1 epākā pa minus 90 grādi. Reizinām moduļus. A mēs reizinām ar 1, A sareizinām ar 1, sareizinām kompleksu skaitļu moduļus, un, ja mēs reizinām, mēs saskaitam sākuma fāzes. Un šeit mēs saskaitījam sākuma fāzes. Tad, ja nepieciešami sareizināt abus kompleksu skaitļus, nepieciešami uzrakstīt eksponenciālā forma. Trešais piemērs. Reizinām kompleksu skaitļu reizinām ar minus 1. Minus 1 ir algebriskā forma, un šeit mēs uzrakstījam minus 1 eksponenciālā forma, un uzrakstījam šo kompleksa skaitļa eksponenciālo formu. Tagad reizinām A ar minus 1. Nu vai A reizinām ar minus 1. Sareizinām moduļus. A reiz 1, minus 1. Sareizinām moduļus un saskaitam sākuma fāzes. Šeit mēs saskaitījam sākuma fāzes. Tā, un pēdējais piemērs. Reizinām ar minus 1, kad mēs izsakam šo leņķi, ka minus 180 grādi. Un tad atkal moduļus sareizinām, iegūstam A un saskaitam sākuma fāzes. Tagad šos vektorus mēs varam attēlot grafiski. Pirmais variants. Mēs iegūstam JA. Tagad mēs runājam par šo vektoru. Mums nepieciešami vektoru A nobīdīt par 90 grādiem. Mēs pieskaitījam 90 grādi. Tad mēs vektoru A, šo vektoru A, mēs nobīdam par plus 90 grādiem. Elektrotehnika pieņemts pozitīvais virziens pret pulksteņa rādītāja kustības virzienu ar leņķisko frekvenci omega. Tad mēs griežam plus 90 grādiem, mēs pagriežam vektoru pa kreisi. Nākošais vektors, nākošais piemērs, otrais piemērs. Tagad mēs runājam par šo vektoru. Minus JA. Mēs redzam, ka nepieciešami nobīdīt par minus 90 grādiem. Mēs šo vektoru A nobīdam par minus 90 grādiem. Minus 90 ir nobīde pa pulksteņa radītāju. Trešais piemērs. Mēs vektoru A reizinām ar minus 1. Mēs pieskaitījam 180 grādi. Un tagad mēs runājam par šo vektoru. Tad mēs pieskaitījam 180 grādi. Un mūsu vektors iet pretēja virziena. Mēs varam pieskaitīt plus 180 grādi. Ejot pozitīvā virziena, mēs varam iet negatīvā virziena un atņemt 180 grādi, bet iegūstam to pašu vektora stāvokli. Tad plus 180 vai minus 180 grādi grafiski dot vienu un to pašu rezultātu. Tad E pakāpe J atbilstošā leņķa vai 90 grādi vai 180 grādi. Tad šo reizinātāju sauc par griešanas operatoru. Tas nozīmē, ka mūsu vektoru A nepieciešami pagriezt par atbilstošo leņķi. Algebrisko un eksponenciālo formu savā starpā saista Eilera formula. Šeit dota Eilera formula. Un ko mēs redzam? Mūsu sinusoidālā funkcija satura sinusu. Tas nozīmē, ka sinusoidālā funkcija ir imaginārā daļa no kompleksa skaitļa. Mēs varam uzrakstīt,
Tad mūsu kompleksais skaitlis satur reālo un imagināro daļu. Tad Eilera formula satur sinusoidālo funkciju. Tad mēs varam teikt, ka mūsu momentānā vērtība, kuru mēs rakstam, ka sinusoidālo funkciju, ir imaginārā daļa no kompleksa skaitļa. Un kompleksas funkcijas arguments ir omega t plus leņķis phi. Šo argumentu mēs rakstam šeit. Šeit ir leņķis alfa. Mūsu gadījumā leņķis alfa ir leņķu summa. Tie ir leņķis alfa. Kosinus un jod sinus. Tad faktiski šeit kvadrāta iekavas mēs uzrakstījām Eilera formulu. Iekavas kompleksa skaitļa trigonometriskā forma. Vai Eilera formula, jeb trigonometriskā forma. Tad mēs varam pāriet no trigonometriskās vai Eilera formulas uz eksponenciālo formu. Un rakstam modulis un arguments. Modulis un arguments. Ja mēs saskaitam divas sakuma fāzes, tas nozīmē, ka mēs reizinām divas eksponenciālas funkcijas. Reizinām eksponentu funkcijas, un ko mēs redzam? Vot šis reizinātais, un šitais te reizinātais, pakāpe jod omega, pakāpe jod psi, ir kompleksas sinusoidālas strāvas kompleksa amplitūda. Te ir kompleksa amplitūda. Tad mēs varam vot šo daļu, kuru es apvilku ar zaļo līniju, aizvietot ar kompleksu amplitūdu, kuru mēs reizinām ar j omega t. Tad faktiski mēs varam izteikt momentāno vērtību, funkcijas momentāro vērtību ar strāvas kompleksu amplitūdu, to, ka mēs uzrakstījām šeit. Tad faktiski mēs varam momentāno vērtību attēlot ar rotējušo vektoru, jo mēs vektoru komplekso amplitūdu reizinām ar pakāpe j omega t. Te ir griešanas operators. Mēs griežam šo vektoru, mēs griežam ar šo leņķisko frekvenci. Parādīsim, kā mēs to varam attēlot grafiski. Tad mums ir sinusoidālā funkcija un vektors kompleksēja plakne. Tad kādas ir sakarības? Jebkurai sinusoidālai funkcijai ir amplitūdas vērtība. Amplitūdas vērtību projicējam uz, šo amplitūdas vērtību mēs projicējam uz imagināro asi un iegūstam divas vertikālos punktus. Tad mēs secinājam, ka momentāno vērtību varam attēlot ar rotējošo vektoru. Tad mēs vektoru, strāvas vektoru rotējam kompleksajā plaknē. Un tad vektora gala punkts mums apvilka šo riņķa līniju. Apvilka riņķa līniju. Tad vektora kompleksēja plakne, vektora vietu kompleksēja plakne nosaka kompleksa skaitļa sākuma fāze. Kompleksa skaitļa arguments jeb sākuma fāze. Un zināma amplitūda vai vektora garums. Zīmējam vektoru. Tad mēs atzīmējam šo vektoru ar zināmu garumu un nobīdes leņķi phi no reāla asi. Tālāk šo vektoru mēs griežam kompleksējā plakne ar leņķisko frekvenci omega. Un katrā laika momenta mūsu vektoru mēs meklējam projekciju uz imagināro asi. Mēs griežam šo vektoru
ar leņķisko frekvenci omega un meklējam projekciju uz imagināro asi. Nulles laika momenta vektora projekcija uz imagināro asi dod mums momentānas funkcijas vērtību nulles laika momenta. Tie ir nulles laika moments. Tad dotajā laika momenta mēs iegūstam šo strāvas vērtību. Nākoša laika momenta vektors pagriežas, mēs iegūstam nākošu vektora stāvokli, šis stāvoklis, un atkal vektora gala punktu projicējam uz imagināro asi. Projicējam, atlikam laika momentu omega t, mēs pagriežam par omega t, atlikam šo momentu uz laika asi un atzīmējam funkcijas vērtību. Griežām vektoru ar leņķisko frekvenci omega un iegūstam nākošu laika momenta vektora stāvokli. Atlikam laika momentu, un šeit laika momentu omega t1, un dotiem laika momentam atbilst funkcijas momentānā vērtība. Un tā mēs varam parādīt, kā sinusīdālo funkciju mēs varam aizvietot ar rotējošo vektoru kompleksēja plakne. Nobīdes leņķis fi. Nobīdes leņķis fi nulles laika momenta. Tagad parādīsim šo leņķi psi nulles laika momenta. Tad šis vektors mums nosaka, ka strāvas vērtība nulles laika momenta nav vienāda ar nulli. Tas nozīmē, ka sinusīdālī funkcija ir sākuma fāze. Tad ir sākuma fāze psi i, kas nav vienāda ar nulli. Šo sākuma fāzi mēs varam attēlot grafiski un noteikt funkcijas sinusoidas sākumu, tur, kur negatīvā vērtība pāriet uz pozitīvo vērtību. Šis punkts ir sinusoidas sākums. Un mēs atskaitām šo leņķi psi atskaitām no sinusoidas sākuma uz nulles punktu. Tad, ko mēs redzam? Mūsu virziens sakrīt ar laika asi virziena. Tas nozīmē, ka leņķis psi ir pozitīvais skaitlis. Visu to pašu mēs varam rakstīt arī spriegumu. Un sprieguma momentāno vērtību izteikt ar rotējošo vektoru. EDS vērtību, sinusīdāla strāvas avota vērtību varam izteikt ar rotējošo vektoru. Piemēri, skaitliskie piemēri. Mums zināma strāvas momentānā vērtība, dod izteiksme, nepieciešami noteikt strāvas komplekso efektīvo vērtību. Te ir kompleksa efektīvā vērtība. Un tad pirmkārt, mums zināma strāvas momentānā vērtība. Mums zināma amplitūda 20 ampēri. Mums zināma sākuma fāze. Sākuma fāze ir 30 grādi vai pi dalīts ar 6. Neatzīmēju šeit. Mums zināma 20 ir strāvas amplitūda. 20. Mēs uzrakstījām atsevišķi. Sākuma fāze pi dalīt ar 6. Tā. Vēl mums ir zināma leņķiskā frekvence. Šeit 100 ir leņķiskā frekvence. Tā. Tad mums nepieciešami noteikt komplekso efektīvo vērtību. Komplekso efektīvo vērtību mēs rakstam sekojušā veidā. Efektīvā vērtība un kompleksas funkcijas arguments. Lai noteiktu efektīvo vērtību, mēs amplitūdu dalam ar kvadrātu sakni no 2. Tie ir efektīvā vērtība. Efektīvā vērtība mums ir zināma. Sākuma fāze ir 30 grādi. Mēs varam uzrakstīt kompleksas strāvas eksponenciālo formu. Mēs rakstam moduli
jeb efektīvo vērtību, un E pakāpe J, un liņķis 30 grādi. Liņķi 30 grādi. 30 grādi mēs varam rakstīt arī radiānos un atzīmēt liņķi radiānos. Pi dalīt ar 6. Praksē biežāk izmanto liņķi grādos. Nākošais piemērs. Dota funkcijas, dota kompleksa efektīvā vērtība. Zināma liņķiskā frekvence omega. Nepieciešami noteikt funkcijas sprieguma momentāno vērtību. Tātad, kas mums ir zināms? Zināma sprieguma efektīvā vērtība. Zināma sakuma fāze pi dalīt ar 4, jeb 45 grādi, jeb kompleksas funkcijas arguments. Vai liņķis psi ir zināms. Mums nepieciešami uzrakstīt sprieguma momentāno vērtību. Mums nepieciešami uzrakstīt amplitūdu un sakuma fāzi. Sakuma fāze mums ir zināma, tad nepieciešami noteikt amplitūdu. Ja zināma efektīvā vērtība, tad sakarība starp efektīvo un maksimālo vērtību ir kvadrāts sakne no 2. Maksimālā vērtība ir lielāka par efektīvo vērtību. Tad mēs efektīvo vērtību reizinām ar kvadrātu sakne no 2. 5,66. Tā. Un tad rakstam momentāno vērtību. Rakstam amplitūdu 5,66. Sinus omega liņķiskā frekvence mums ir zināma 100 un pieskaitam liņķi radiānos vai grados. Mēs uzrakstījam sprieguma momentāno vērtību. Un tagad mums nepieciešami uzrakstīt Ohma un Kirhofa likumus kompleksajā formā. Tad dot elementu virknes slēgums, zināmi ķēdes parametri un zināms, ka barošanas avots ir sinusīdāla sprieguma avots. Mums nepieciešami noteikt momentānas vērtības un uzrakstīt vienādojumus kompleksajā formā. Tad dotajam konturam, pirmajam konturam, mēs uzrakstījām vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Sprieguma kritumi katrā ķēdes elementa mēs uzrakstījām. Tad mēs uzrakstījām sakarību starp spriegumu un strāvu katrā ķēdes elementā. Tad, ko mēs redzam? Kondensātora spriegums ir sinusīdāls un sinusīdāla funkcija nesatur šo nemainīgo komponentu vai konstantu. Tad šī konstante ir vienāda ar 0. Tad mums izveidojas integrodiferenciāls vienādojums. Tagad mums nepieciešami pāriet uz komplekso formu. Tad uzrakstīsim katru sprieguma kritumu. Sprieguma momentānā vērtība satur sinusīdālo funkciju. Tas nozīmē, ka momentāno vērtību mēs varam attēlot ar komplekso, ar rotējošo vektoru. Strāva I, tā kā barošanas avots ir sinusīdāls, arī plūstoša strāva būs sinusīdālā funkcija ar savu amplitūdu un sākuma fāzi. Tā kā funkcija ir sinusīdāla, arī strāvu mēs varam attēlot ar rotējošo vektoru. Tā, un tagad uzrakstīsim katru spriegumu atsevišķi. Sprieguma kritums aktīva pretestība. Pretestību reizinām ar strāvu. Tad mēs reizinām ar strāvu. Reizinām ar konstantu, tad tā konstanta ienāk, mēs iegūstam šo rotējošo vektoru. Tad faktiski vektoram pieaug amplitūda. Tā, nākošais spriegums. Spriegums spolē. Mums nepieciešami strāvas funkciju atvasināt pēc laika. Tad mēs to imagināro daļu rakstam priekšā un atvasinām mūsu komplekso funkciju. Ja mēs atvasinām komplekso funkciju, tad amplitūda no laika nav atkarīga. Mēs rakstam priekšā kā reizinātāju un šo atvasinājumu mēs aizvietojam ar
šo reizinātāju J omega. Tad, ja mēs atvasinām komplekso funkciju, tad mums iet priekšā reizinātais e pakāpe J omega. Tad mēs atvasinām pēc laika, J omega ir konstanta, kuru mēs uzrakstījām priekšā. Mēs atvasinājam pēc laika, un rezultātā mēs iegūstam vektoru, rotējošo vektoru. Un pēdējais spriegums, kondensatora spriegums. Mums nepieciešami strāvu integrēt. Integrējam komplekso funkciju. Tad šī daļa no laika, šī daļa no laika nav atkarīga. Tad rakstam priekšā kā konstantu un atvasinām tikai šo eksponentu funkciju. Ja mēs integrējam, tad mēs J omega rakstam šeit kā dalītāju. Tad mums izveidojas spriegums UC, kuru mēs varam attēlot ar vektoru kompleksajā plakne. Mēs varam vektoru attēlot kompleksajā plakne un aizvietot ar rotējošo vektoru. Tā, un tagad katru sprieguma kritumu mēs uzrakstīsim kā projekciju uz imagināro asi. Sprieguma kritums aktīvā pretestība, sprieguma kritums induktīvā elementa un kapacitīvā elementa. Te ir mūsu barošanas spriegums. Tad šeit mēs uzrakstījām, mēs saskaitījām 3 imagināras daļas. 3 vektoru imagināras daļas. Tad e pakāpe J omega te ir kopējais reizinātais katram rotējušām vektoram, gan kreisā puse, gan labajā puse. Un imagināras daļas. Imagināro daļu mēs iznesam priekšā. Tātad, ko mēs redzam? Jebkura laika momenta ir spēka vienādība. Kreisā puse, imagināras daļas vienādība ar labo pusi. Tad kreisā puse ir kaut kāds vektors, labajā puse ir kreisā puse ir vektora projekcija uz imagināro asi, un labajā puse ir vektora projekcija uz imagināro asi. Tad, ko mēs redzam? Ja projekcijas, abu vektoru projekcijas uz imagināro asi nav vienādas, tad nav vienādi paši vektori. Un šeit ir redzams piemērs. Tad projekcija uz imagināro asi un uz imagināro asi nav vienādas. Līdz ar to nav vienādi paši vektori. Otrais variants. Vektoru projekcijas uz imagināro asi ir vienādas. Līdz ar to vienādi paši vektori. Tad mēs varam, tā kā projekcijas ir vienādas, līdz ar to vienādi paši vektori. Tad mēs varam pielīdzināt vektorus. Atmetam imagināro daļu, atmetam J omega T, noisinām labu un kreiso pusi, un mēs uzrakstījam vienādojumu. Vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Sprieguma kritums katrā ķēdes elementa vienāds ar barošanas. Sprieguma kritumu summa vienāda ar barošanas spriegumu. Tad strāva ir kopējs reizinātais. Kreisā puse strāvu mēs iznesam un rakstam aiz iekavam. Un izteiksme iekavas ir pretestība. Tad visā slēguma kopēja pretestība. Tad izteiksme iekavas mēs varam aizvietot ar pretestību Z. Tad pretestību Z mēs uzrakstījām atsevišķi, tie ir elementu virknes slēgumi. Tā kā mūsu schēma elementi saslēgti virkne. Tad pretestība Z, šitā te Z vispār vajag izsvitrot. Neizsvitrot, šeit pazuda reizināšanas zīme. Šo
daļu, gan labo, gan kreiso pusi mēs izdalījām ar kvadrātu sakni no 2, un labo pusi izdalījām ar kvadrātu sakni no 2. Tad mēs pārējām pie Ohma likuma kompleksajam efektīvajam vērtībām. Strāvas efektīvā vērtība un sprieguma efektīvā vērtība. Tā, strāvu un spriegumu mēs apzīmējam ar rotējošo vektoru. Tad strāva un sprieguma ir vektors, apzīmē lielais burts ar punktu. Spriegums lielais burts ar punktu. Pretestība Z. Šeit ir redzams, ka pretestība satur kompleksos skaitļus, tad pretestība ir kompleksais skaitlis, bet pretestība nav vektors. Tad kompleksas pretestības apzīmējums lielais burts ar svitriņu apakšā. Tad mēs uzrakstījām Ohma likumu kompleksajām efektīvajām vērtībām. Tad šeit vēlreiz atkārtojas Kirhofa likums. Sprieguma kritums katrā ķēdes elementa mēs rakstam kompleksajā formā. Pirmais sprieguma kritums aktīva pretestība, jeb rezistora. Strāvas amplitūdu reizinām ar R. Varam labo un kreiso pusi dalīt ar kvadrātu sakni no 2 un uzrakstīt vienādojumu efektīvajām vērtībām. Tā. Tad ir Ohma likums rezistīvajam elementam. Nākoša izteiksme. Sprieguma kritums spole. Sprieguma kritums spole. Reizinājums omega L ir induktīvā pretestība. JXL ir kompleksa induktīvā pretestība. Tātad kompleksa induktīvā pretestība ZL ir JXL. Šeit ir dots. Un pretestība obligāti pasvitrot. Un trešais sprieguma kritums ir sprieguma kritums kapacitīvā elementam. 1 dalīt ar J omega C un strāva. Tad šo daļu sauc par kompleksu kapacitīvo pretestību. Bet ko mēs redzam? Induktīvai pretestība J ir skaitītāja, kapacitīvai pretestība J ir saucēja. Tad šo J mums nepieciešami pārnest uz skaitītāju. Tā. Tad mēs reizinām gan skaitītāju, gan saucēju ar J. Tad J parādās skaitītāja un J kvadrāta saucēja. J kvadrāta ir -1, tad mīnus parādās saucēja. Un tad šo reizinātāju sauc par kompleksu kapacitīvo pretestību. Un apzīmē ar ZC, ZC ar svitriņu. Te ir kompleksa kapacitīvā pretestība. Tad mēs uzrakstījām otro Kirhofa likumu kompleksajā formā. Komplekso sprieguma kritumu algebriskā summa vienāda ar komplekso EDS avotu algebrisko summu. Otrais Kirhofa likums kompleksajā formā. Ja ir spēkā otrais Kirhofa likums amplitūdas vērtībām, tad mēs to pašu likumu varam uzrakstīt arī efektīvai vērtībai, sprieguma un strāvas efektīvajām vērtībām. Tad dalot labo un kreiso pusi ar kvadrātu sakni no 2, mēs iegūstam otro Kirhofa likumu efektīvajām vērtībām. Un pie tam induktīvā un kapacitīvā pretestības nemainās. Tad šeit mēs uzrakstījām komplekso induktīvo pretestību un komplekso kapacitīvo pretestību. Tad šeit ir dots atkal tas mūsu pretestības kompleksējā forma, induktīva un kapacitīvā pretestība, obligāti ar svitriņu. Tad ķēdes kopējo komplekso pretestību mēs varam uzrakstīt, saskaitot atsevišķu elementu kompleksas pretestības. Otrajam un trešajam loceklim jot ir kopējais reizinātais, tad jot mēs varam iznest aiz iekavam.
Iekavas mums palika xl minus xc. Un šo izteiksmi iekavas mēs aizvietojam ar pretestību x. Te ir visā slēguma reaktīvā pretestība. R visā slēguma aktīvā pretestība. Šeit mēs uzrakstījām kompleksas pretestības algebrisko formu. Ja zinama algebriskā forma, mēs varam pāriet uz eksponenciālo formu. Un te ir kompleksas pretestības eksponenciālā forma. Z ir pretestības modulis reālā daļa kvadrāta plus imaginārā daļa kvadrāta. Un atkal leņķis fi, nobīdes leņķis fi. Tagad mēs runājam par šo leņķi. Ja zinām reāla un imaginārā daļa leņķi fi, mēs meklējam izmantojot arktangens funkciju. Imagināro daļu dalīt ar reālo daļu. Un atkal ja reāla daļa aktīva, tad n vienmēr vienāds ar 0. Tā kā aktīvā pretestība vienmēr ir pozitīvais skaitlis. R vienmēr ir lielāks par 0. Lielāka vai vienāda ar 0. Nekādā gadījumā pretestība R nevar būt negatīva. Tad pretestība R ir kompleksa, izmantojot pretestību trīsstūri, mēs varam sastādīt pretestību trīsstūri. Pretestība R atbilst reālai daļai. X ir pretestība, kas atbilst imaginārai daļai, kompleksa skaitļa reaktīvā pretestība. Z ir pilnā pretestība, jeb hipotenūza. Tad, izmantojot taisnleņķa trīsstūri, mēs varam uzrakstīt ķēdes aktīvo pretestību un ķēdes reaktīvo pretestību. Ja ķēde ir induktīvs raksturs, tas nozīmē, ka ķēdes induktīvā pretestība ir lielāka par kapacitīvo pretestību. Tad mūsu reaktīvā pretestība x, kas vienāda xl minus xc. Tad reaktīvā pretestība ir pozitīvais skaitlis. Līdz ar to leņķis fi ir pozitīvais skaitlis. Tad pretestība trīsstūris iet uz augšu no reālas daļas. Tad šī imaginārā daļa iet uz augšu. Leņķis fi ir lielāks par 0. Ja ķēdi pārsvara kapacitīvā pretestība, kapacitīvā pretestība ir lielāka par induktīvo pretestību. Tātad reaktīvā pretestība ir negatīvais skaitlis, leņķis fi ir negatīvs. Tad mūsu reaktīvo pretestību mēs zīmējam uz leju no reāla asi. Pretestība Z no Ohma likuma mēs varam izteikt spriegumu dalīt ar strāvu. Kompleksos efektīvo vērtību dalīt ar komplekso efektīvo vērtību. Tad spriegumam ir sava eksponenciālā forma, strāvai ir sava eksponenciālā forma. Ja mēs dalam, tad mums nepieciešami moduļus savā starpā izdalīt un sākuma fāzes atņemt. Tad rezultātā mēs iegūstam kompleksas pretestības moduli un kompleksas pretestības argumentu. Un leņķis fi. Tad, ko mēs redzam? Leņķis fi ir nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu ķēdes ieja. Šeit ir ķēdes ieja, tur, kur ir pieslēgta barošana. Tad fi nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu ķēdes ieja. Kā grafiski noteikt šo vektoru? Mums nepieciešami kompleksē plakne atlikt sprieguma vektoru un strāvas vektoru. Te ir strāvas vektors. Un nobīdes leņķi fi mēs meklējam grafiski, atskaitot šo leņķi no strāvas vektora uz sprieguma vektoru.
leņķis fi mēs atskaitam no strāvas uz sprieguma vektoru. Šajā gadījumā spriegums mēs griežam pret pulksteņa rādītāja ar leņķisko frekvenci omega, ir pieņemts pozitīvais griešanas virziens. Līdz ar to mēs varam teikt, ka spriegums apsteidz strāvu. Leņķis fi šajā gadījumā ir pozitīvs. Ja leņķis fi ir pozitīvs, tad ķēdē ir induktīvs raksturs. Otrais variants – sprieguma vektors un strāvas vektors. Strāvas vektors. Griešanas virziens pieņemts pret pulksteņa rādītāja ar leņķisko frekvenci omega, un tad nobīdes leņķis fi, kuru mēs atskaitam no strāvas vektora uz sprieguma vektoru. Te ir nobīdes leņķis fi. Un tad mēs redzam, ka strāva apsteidz spriegumu. Griežam ar leņķisko frekvenci, griežam pret pulksteņa rādītāja kustības virzienam, un pirmais iet strāvas vektors. Strāva apsteidz spriegumu. Šajā gadījumā leņķis fi ir negatīvs. Zāram vai ķēdī ir kapacitīvs raksturs. Ja spēka ir otrais Kirhofa likums kompleksēja forma, tad, protams, spēka būs pirmais Kirhofa likums kompleksēja forma. Komplekso strāvu algebriskā summa mezglā vienāda ar nulli. Mēs varam pieņemt pieplūstošu strāvu ar plusu, aizplūstošu ar mīnusu. Vai otrādāk, tas būtību nemaina. Tad par šodien ir viss.